Ar biškopību nodarbojos jau kādu 13. vai 14. sezonu. Un šobrīd biškopībā ir iesaistīta visa mūsu ģimene. Mēs esam monoflorā medus ražotāji, cenšamies iegūt atsevišķi pavasara medu, liepu medu, griķu medu, viršu medu un izdalam vasaras un rudens medu. Un tad šo te arī cilvēkiem piedāvājam. Un uz svētkiem mēs arī gatavojam riekstus ar mediem dažādus. Pagaidām vairāk tā kā neplānojam palielināt šo produkcijas veidu, jo gana daudz ir visa. Pēdējie 3 gadi ir tā, ka mēs jau esam tādi paaugušies, mums ir pāri pa 50 bišu saimes, un mums paliek vasks pāri, un iemēģināju roku sveču liešanā, jā, un man šis te darbiņš ir iepaticies, meklējam jaunas formas. Esam ar vīru iemācījušies veidot silikona formas paši, un arī dažas jau ir izstrādātas formas, kas ir tikai mums, jo mēs gribam atrast to savu individuālo tirgu ar svecēm un tādu, lai mēs atšķiramies no pārējiem biškopiem un produktu piedāvātājiem. Pagājušajā gadā piedalījāmies novada garšas konkursā un domājām, liepu medus bija tas, par ko mēs cerējām bronzas medaļu iegūt, bet iesniedzām 3 medus veidus un ieguvām 3 balvas. Zelts liepu medu, par ko mēs bezgala priecājāmies, jo tas ir arī tāds mūsu darba novērtējums, ka mēs esam uz pareizā ceļa un visas lietas darām pareizi. Mūsu produkciju var iegādāties mājaslapā www.pulendrau.lv un mūs var satikt Rīgas reģiona lielākajos brīvdabas tirdziņos.